gribu tev čau pateikt. Čau. Es noregulēšu bišķi mikrofonu, lai man ir ērtāk, lai man arī var dzirdēt. Nu ko, tas mums ir otrais podcastiņš, vai ne? Jā, tieši tā. Jā, īstenībā par GNSS mēs parunājam, par lietu. Nu, kā parunājam? Bišķiņi izstāstījām. Vispārēji tā. Savu situāciju, ja. Un šobrīd ir tā, varu dziļāk bišķiņi pastāstīt par GNSS. Jā, tad mums kas tur bija? Iepriekšējā reize mēs runājam par Made in China. Jā, nedaudz par Ķīnas produktiem. Tad nedaudz apspriedām, ko es daru. Jā. Un sanāk tā, ka Ķīnas produkti mums parādījās, man liekas, ka nesen. Nu, jā, cik nesen, bet it kā jau viņi visu laiku bijuši, tā kā nav tik ļoti manāmi. Manāmi, jā, bija, protams, visādi tur piedāvājumi. Un, zini, kas ir? Man tā pieredze ir bišķiņi ilgāk strādāt ar mērniecībā, jau vairāk nekā 20 gadi, jau drīz jubilejas svinēšu un tā tālāk, jā. Bet es biju sastapis to laiku, kad GNSS gāja iekšā. Un man ir mystery box priekš tevis ir. Mystery box, jā, kā var redzēt, melnā kastīte, kurā, varbūt kaut kas līdz šim nav redzēts tev. Iespējams, jā. Un kā arī, ziniet, citi varbūt skatīsies, atcerēsies, jā, šitādi bija strādājis. Citi pateiks, nezinu, kā es strādāju vēl šodien. Un man viss ir kārtībā. Pretenzija mums nav. Mums nav pretenzija par to, ka cilvēki izmanto 20 gadīgas iekārtas. Kāpēc ne? Jā, tas nozīmē, ko? Kvalitāte augsta. Jā, instruments spējas šodien vēl parādīt to pašu rezultātu sasniedzamā, kas viņam ir. Un tad ražotēm vienkārši jāpasaka maliči. Jā, ļoti labi iekārta. Jā, ļoti labi iekārta. Un. Es pamazam sākšu vērt vaļā. Tie galdiņš ir. Galdiņš mēs aizpildīsim arī. Tā. Tadā. Kas nu būs? Lūk. Wow. Ok. Nāc vaļā vienam. Jā, viņam nāk vaļā. Iespējams, kad vai saiztaisīt vajag. Jā, viņš būs nākās. Maziņš. Ērts. Ja godīgi paskatās, tad principā viņš pat ir nedaudz lielāks nekā tagad daži ķīniešu iekārt. Protams. Satura vairāk visu kaut ko iekļūt. Bet mēs nerunāsim par kontrolieriem tajā laikā. Jā, varbūt tam mēs veltīsim atsevišķu tēmu, atsevišķu podcastu, vienkārši kontrolieri. Jā. Šobrīd mēs parunāsim par GNSS, varbūt to saucamo attīstību. Okay. Kāds domā? Kāpēc viņi ir divi? Divi. Viens variants varētu būt varbūt bāze rover. Jā, bet variants, paņem rokās vienu, un... Jā, standarta. GNSS, jā. Mēs varam ielikt iekšā akumulātoru, tur, protams, katram ir savs akumulātori, nāk iekšā ieslēgšanās, izslēgšanās poga, porti, laikam ir kaut kāda arī. Tas arī, kad tev rāda baterija, cik daudz, tad satelītu gan jau stiprums uztveršanas iespējams. Jā, izskatās, kad arī iekšējā atmiņa pat ir. Jā, es tev varu pateikt, te ir vienfrekvenču receiveri. Tātad RTK tu nekad ar viņu nedabūsi. Tas principā ir tad metra precizitāte, jā. Nē, tu veic pēcapstrādi un pēc tam tad milimetra precizitāte. Jā, vienkārši pēcapstrādi tīri. Jā, un tad pēc tam tev ir tā precizitāte, protams, ir augsta. Tāpēc, ka pēcapstrādi. Jā, mēs visi zinām, ka pēcapstrādi mēs varam sasniegt diezgan labu rezultātu. Bet tas, ka tu ar viņu ātri uzmērīt kādu objektu, diez vai varēs. Jā. Diez vai varēs. Nākošais eksemplārs, starp citu. Jā, es varu pateikt, ir laikam viens no populārākiem produktiem, kas bija 2000. gados. Jā. Kā domā, kas tas ir? Tu pagaidām minēsi, pagaidām... Leica Trimble varētu būt. Jā. Jā. Šāds ir. Tev ir pilnīgi taisnība. Jā, tas ir Leicas instruments, un es teiktu, ka arī ļoti populārs tādā ziņā.
Viņš bija ļoti populārs. Es atceros, ka uzņēmumā, kur es biju strādājis kādreiz, Zemgales mērnieks, bija iegādāts viens no šādiem instrumentiem, bet tā modifikācija bija ar vadu. Tātad tev ir mugursoma, tev ir vads, tev ir štoks, un uz štoka ir pieskrūvēta viegla antena. Šitā jau ir nāk ar Bluetooth iekšā, jo šitā ir komplektācija tieši ar Bluetooth savienojumu, lai tev nav tie vadi. Tas jau ir advancētais, tas ir nākošais līmenis. Bet tā cena, cik es atceros, bija 17,000 lati. Diezgan daudz, un toreiz bija tikai GPS. Signāla uztveršana, pa GLONASSu tikai tur jau kaut kā tur parādījās pēc tam. Bet kopumā tev bija instruments, ar ko tu varēji jau strādāt neatkarīgi. Tu principā varēji izmantot tos iziet laukā, tad, kad bija jau pārklājums daudz maz kaut kāds Latvijā. Un tad tu varēji strādāt jau vertikā režīmā. Tad simkarti iekšā, nospied pogu zvanīt, viņš sazinās ar internetu, atsūta tev korekcijas, saņem savu punktu precizitāti. Un tad viņus tā kā izmantot visu laiku mērīšanai, tā staigāšanā vispār bija laikam pēc tam. Jo šitie vēl gāja tāda līmenī, ka tu uzliec punktu, izvelc ārā savu tahimetru elektronisko, vai robotizēto, kāds tev uz to brīdi jau bija, un tu sāc mērīt. Tev nevajadzēja vilkt gājienus, jo lielākā problēma vispār, ne problēma, bet lielākais čakars bija ar tiem gājieniem. Ja tu vajag kaut ko uzmērīt, tev ir jāiemeklē poligometriskais punkts, un tādā ziņā tu to pēc tam uzliec izlīdzini, tur programmā, kā tu varēji izmantot un sasniedz savu centimetru precizitāti, un tikai pēc tam, kad tu sasniedz, tu varēji nākt vienkārši un mērīt. Bet tā tas bija. Tu aizēji uzliec, tev brigādes uz vienas instruments, uz visu uzņēmumu, tev ir 5 brigādes, zelta vērtībā. Labākais, kas ir. Un strādāja ar viņu, protams, tikai tie, kas mācīja ar viņu strādāt. Jo, tur nekā tāda sarežģīta nav, bet mēs zinām, ka citreiz tu aizēji tajā menu, un kāds speciālists nav salīdz tev, tev pašam bija tā pagrūti kaut ko atrast, jo zināšanās par RTK, par portiem, kuru izmantot, kā izmantot, bija mazāk nekā šodien. Nākošais eksemplārs. Nākošais, kad būs nākošais. Lūk, tā ir tā antena, pa ko es biju runājis, kuru izmanto. Tas ir mugursomas variants, bija šāda maziņa antena. Viņa bija viegla un līdz ar to bija forša. Vienīgais bija vadi. Ar vadiem kā ir, tā ir. Īstenībā, ja tu aprauj to vadu, sāc raudāt. Jo vāds gan jau, ka nemaksāja 50 lati. Ne. Tur 200-400 lati, tas remonts pārējais, bet, citi neviens neko nevarēja. Bija tā tas ir. Bet labi. Tālāk. Nākošais. Kad būs nākošais? Nākošais būs. Šis jau izskatās jau nedaudz jau advancētāk. Tā teikt jau. Tādā ziņā, tas ir Trimble. Jau akumulātors jau nāk, un viņam procesors jau ir iekšā, savs, ko viņš apstrādāt var, un kontrolieris tika izmanto jau tālāk, lai apstrādāt, konvertēt informāciju. Viņam ir radio pieslēgums, ja tādu tu, protams, nopērc atkal. Atkarīgs, Tad, kad tev gribēja radio, tad tev vajadzēja pirkt tādu pašu, tikai radio moduli. Tev nebija iespēja viņu aktivizēt. Šodien mēs varam aktivizēt, mēs zinām, un strādāt ar viņu radio pieslēgumu. Principā, var visu aktivizēt, attālināt, nav nepieciešams. Nekas. Pagad, turpinām. Kaut kas līdzīgs. Ļoti līdzīgs. Un tas ir ķīnietis jau. Tas jau ir ķīnietis. Tas ir CHC. Tu redzi, ka viņi māk kopēt ļoti labi. Ir diezgan strādāts. Diezgan strādāts, Tajā laikā viņi jau strādāja pie tā visa, bet, visi mēģināja izskatīties pēc kādiem no brendiem pazīstamiem. Nedaudz līdzīgi jāieskatās. Ja mēs šodien skatāmies ķīnieši, viņi neskatās, lai būtu līdzīgs kādam. Viņi mēģina tagad šodien uztaisīt sevi vairāk tā kā varbūt... Bet šim varētu būt, ka bija visi iekšā, gan radio, gan GSM.
Es varu pateikt vairāk, ka viņam varbūt arī tā pati plati ir iekšā, kas ir tam. Jā, tas arī var būt, jo plates ķīniešiem jau bija piekļuvi pie viņiem, tad viņi lika tas plates, jā, un tas bija galvenais marketinga gājiens, lai tā kā 3 reizes lētāku cenu iegūtu attiecīgo instrumentu. Jā. Nākošais Mystery Box. Jā. Šeit mēs jau varam teikt, ka... Nav tā kā atlicām atpakaļ. Nē, lūk, arī šādas iekārtas ir bijis pieejamas. Jā, kā tu redzi. Izstās ļoti interesants variants, jā. Man guda vārds, man šķiet, ka viņam trūkst vēl viena daļa, un tā daļa ir pati antena. Tas ir receivers, jā. Princips tāpat kā Leikai mēs redzam, jā, bet Leikai tur bišķiņ citādāk viņi izmanto. Jā, šis vairāk pēc receiver izskatās nekā pēc antenas. Jā. Un pat antena viņa ir mazāk atkal, lai atvieglot, jā, galvenais vadības bloks bija tev, kā lai saka, vienā kastītē, jā, un tad tu vari ar viņu bet šeit darboties. Arī viss kaut kas tik daudz, ļoti daudz sportu. Vai viņi vajadzīgi būtu? Gan jau, ka bija vajadzīgi, bet bija vajadzīgi, tagad, principā, maksimums radio antenu var ieskrūvēt un... Laikam viņam arī GSM ir iekšā. Pīna ports vēl ir. Tas 1 PPS ir vai kurš tas ir parasti? Varētu būt 1 PPS ir atkal, lai pārraidīt tālāk tos datus uz citu iekārtu, kuru var... Nu, pēc blašķīša izskatās, ne? Jā, liels blašķīts var daudz ielēt. Īstenībā, ja tu pastāst, viņš diviem paredzēts. Īstenībā varētu būt labs, varētu izgriezt ārā, iztukšot un uztaisīt kā blašķīt. Īstenībā, ja kādam interesē, protams, mēs varam parūpēties par to. Bet tas ir Sokijas ražojums, jā? Tas ir pēc uzlīmes. Jā. Ja uzlīmē Sokija, tad laikam tā ir Sokija, jā. Redzi, Sokija arī. Interesanti, kad jā, tāda zaļa krāsa. Attiecīgi parasti jau Sokieku bija uz to pusi. Nu, viņam bija zaļā arī instrumenti, bet tikkoši zaļais. Es saku, tur, zini, varbūt, nu, kā lai saka, nu, bija instruments, jā. Un man palika pēdējais. Kā domā? Nu, vienkārši mini. Es zinu, ka tu instruments... To es nedaudz modernāks noteikti varbūt. Nu, kas mums vēl nav bijis te uz galda? Nu, tādiem brendiem, kas ir brendiem. No brandiem. Nu, mums ir Leica, Sokija, Trimble, nu, CHC jau... Geomax vēl varbūt, jā. Nu, tas ir tas pats, kas ir Leica, principā, jā, bija. Tas ir Hexagons, tagad tas ir Hexagons. Brands varbūt. Rādi, labi. Rādi, kas palicis. Šis ir... Kas bija pa brendu, un gals izkrita. Jā, ļoti pazīstams brends, kas tagad stāv kopā ar Sokiju. Tas bija... Un tas ir Topcon. Topcon, jā. Tieši tā to gribētu teikt. Made in USA. Jā. Made in USA. Kā redzi, mūsu uz galda atrodas iekārtas, un principā viņas, nu, var teikt, ka visas strādā. Jā, vienīgais šodien ir, nu, ņemot vērā to attīstību uz to Android vidi, jā, un to programmatūru, nu, varbūt jaunākai paudzei būtu jāiespringst, lai izmantot šādas iekārtas. Bet viņas joprojām strādā, viņas joprojām rāda. Satelīta daudzums, nu, varbūt nav tāds, kādu mēs gribētu, jā, pavadoņi arī nav visi, nav Beidou, nav Galileo, dažiem vispār, jā, pat tuvu nav, bet viņi joprojām strādā. Jā, un... Ticu. Jā. Bet pati tā situācija, principā šobrīd visi brendi, kas nav made in China, izņemot vienu. Jā, CHC. Jā, tas tīrākais ķīnietis, jā. Un es atceros arī tos laikus, kad viņus sāk piedāvāt arī Latvijas tirgu. Un tad tur, jā, cena bija vienkārši salda. Jā, tas ir 2006, 2007, 2008 gads, tieši tā krīzes laikā. Jo, saprot, Leica pa dārgu, Trimbles pa dārgu, vispārējais, kas mums te uz galda ir pa dārgu. Principā viss bija dārgi. Bija dārgi. Tas ir tie brendi. Jā, nu, tu rēķini, tas ir, nu,
latos 16, 17, labi, kurš katrs tur taisīja atlaidīt, tur 12, 13, jā, atkal no komplektācijas atkarīgs, jā, nu, kā es jau iepriekšējā pirmajā podkastā minēju, ka tev var būt kaut kādi ierobežojumi. Jā, un tie ierobežojumi principā pēc tam atspoguļojas, ka turpmāk, kad tu attīsties, tev vajag pirkt viņus klāt. Nu, varbūt normāla tēma tādā ziņā, ka tu samaksā tagad par to, ko tu gribi, jā, un pēc tam atjauno to visu. Jā. Bet laiks paiet, tie 5 gadi paiet tik ātri, ka tev atnāk jau brendi, kuri piedāvā visu. Un gandrīz par to pašu atjaunošanas cenu var teikt, jā, nu, tad ir jānosver tas viss. Nu, redz, mans mystery box ir tukšs. Viss. Un nekā nav. Beidzās. Bet ar to nebeidzās mūsu saruna. Tātad, ja mēs skatāmies uz šodienas klāstu, nu, tas ir 2000 gadu klāstu, jā, tad mēs redzam, ka iekārtas joprojām kāds ar viņiem strādā, kāds ar viņiem vēl, nu, varbūt kādam citam plauktā ir, bet arī nāk un meklē jaunus risinājumus. Nu, jā. Visu gan jau ko var izdarīt ar šiem. Ne visu. Šodien ir ātrums. Pamatā ir ātrums. Pamatā ir tas, ka cilvēkiem, mērniekiem, viņi tagad atmeta vispār tahimetru. Nu, paliek mazāk, jā. Nu, ne tik ļoti vairs izmanto. Cenšos vairāk kaut kā ātrāk to visu darbu izdarīt ar citām iekārtām GNSS. Tālāk jau nāk skeneri un vispārējais. Kā? Jā, bet es domāju, ja tev iedotu šādu iekārtu tagad konfigurēt, nu, tā kā palīdzēt cilvēkam, cik tālu tu tiktu. Es zinu, ka tev bija tie gadījumi, vienkārši vari pastāstīt varbūt. Šādām iekārtām, ja tagad noteikti attālināti būtu ļoti smagi, jo principā nevienmēr tas, ko klients pasaka, es saprotu pareizi. Tāpēc, jā, modernām iekārtām mēs vairāk izmantojam programmas, kurām var pieslēgties un redzēt, ko klients spiež vai redz. Šeit, jā, protams, tas nav iespējams. Vienīgi no atmiņas, tad man 100% jāpārzina katra poga. Nu, var jau video konferenci uztaisīt. Nu, jā, bet arī, nevienmēr internets ir labs, cik man ir tie video kāli taisīti, diezgan grūti redzēt, tik un tā viss ir tāds graudains, un visu var redzēt, zinot arī, teiksim, ņemot to kontrolieri, jā, ne visiem viņiem nāk krāsainais ekrāns, principā melnbaltais, un tad tur ir vienkārši, var teikt, varbūt, ka es pat neko neredzētu. Bet, jā, principā, ja būtu bieži jākonsultējas, noteikti jau, ka plus mīnus iegaumētu tās visas nianses un pogas, kas jāspiež, plus mīnus varētu izstāstīt, bet būtu noteikti tas process ilgāks nekā tagad. Bet, jā, tad būtu interesanti noteikti. Bet reāli gribētu tērēt laiku? Nē, visticamāk, ka jātērē jau būtu tas laiks, bet, būtu smagi. Vieglāk ir piedāvāt varbūt kaut ko atjaunāt, jā, tādā gadījumā. Jā. Jo, pieņemsim no visām šīm iekārtām, es zinu, ka tev bija iespēja saslēgt dažas no viņiem. Dažas, jā, cik es atceros, es biju slēdzis Leica to variantu. Leicas, jā, protams, es ļoti pieredzis esmu pie modernām programmatūrām, Android programmatūrām. Tur ir viss skaidri gaiši uzrakstīts, kur ir tava problēma. Erori un vispārējais šeit ir vienkārši, tev nesanāk domā tālāk pats vienkārši, tur izmetās kaut kāds erors, kad tas erori nav ne jausmas, pilnīgi, jā, tas sanāca viņu arī saslēgt pat, jā, bet, tur tā švaka bija, bet, jā, protams, viņš satelīts redzēja, viss bija, tā kā viņi izmantot var vēl projām, bet es nezinu, cik tas ir ātri un liederīgi strādāt ar viņu. Bet, pāris punktu uzmērīšanai noteikti, ka viņi var izmantot. Atkarīgs, jā, un tagad arī no bāzes distancēm vispārējais. Un mēs zinām, ka ionosfēra arī traucē. Un kā vispār tas iekārts strādās ar ionosfēru? Tas arī jautājums, jā. Tas ionosfēras arī jautājums ir diezgan atklāts vispārīgi kā tāds. Jo kāpēc ietekmē uz GNSS iekārtām? Jā, bāzes attālums.
bāzes attālums ir tur garāks pa 25 km, attiecīgi arī ionosfēra ietekmē jau no 25 km plus, jā, tad bāzes stacija un roveris, kuru tu atrodies, jau sāk jau ķert to kā saka, tos trokšņus, jā, un tad nespēja aprēķināt, jā, un, protams, vai ir iespēja ar tādiem instrumentiem strādāt kaut kādas sarežģītai vidē? Sarežģīto vidē, es domāju, pilsētas vide un meža teritorija. Es nerunāju par to mežu, kur tu gaismu neredzi. Es pieņemu, ka mežā visticamāk, kad nebūtu baigi varianti kaut ko samērīt. Man liekas, ka vienkārši pietrūkst tas satelīta daudzums, jo vispārējais tas pašs frekvenču joslas, visas, arī ne visos viņos ir visi 4 satelīta sistēmas, kas jau samazina, teiksim, 2 ir, ja tev ārā ir 20 satelīti, mežā ir 10, jā, tas par maz krietni. Tur, principā, neiespējami kaut ko samērīt, jā, par to mežu mērījumu. Es tādu vienu faktu atcerējos tikko interesantu. Atceros toreiz, kad nesen sāku strādāt AGEO. Man bija prezentācija, jāvada kaut kādas toreiz, neatceros, kur kolēģi, bet mēs bijām universitātē, un tur bija mērnieki arī. Un, jā, mēs parādījām bildi ar Stonex 990A. Tajā laikā, viņš, man liekas, tieši iznāca ārā, kaut kādu gadu varbūt bija. Un daži pasmaidīja uz to, kad mēs parādījām bildi, ka mēs mežā mēram punktus ar viņu, bet reāli mēs arī mērījām, jo viņš reāli rādīja 2-3 centimetrus vietā, kas ir, jā, un projekti, protams, viss sakrīt, un klients ir apmierināts, ka nodod to mērniecības darbu, kāpēc, lai es nevarētu mērīt tādā gadījumā. Citiem vispār 10 ceņi arī, jā, tad, kurš čērslis bija, bet, citi pasmaidīja un pasmēja par to. Teica, ka tas nav iespējams, jā, bet, jā. Pieņem, šīm iekārtām nav, jā, bet, kas nāk modernāks ir... Mēs esam veikuši arī, mēs aicinājām arī mērniekus atnākt ar savām iekārtām. Es biju redzējis dažus ar šāda tipa iekārtām, un tad, kad bija piemeža teritorija, pat tuvu mežam mēs neesam bijuši, tur viņi vienkārši negāja un teica, ko es tur iešu tagad, man jau viņš te nerāda. Jā, kaut gan šķērsni nav visi, jā, tur atnāk ar tam jaunākām iekārtām arī no tiem pašiem brendiem, jā, nāk iekšā un rāda kaut kādu rezultātu. Cik to patiesību, protams, mēs pēc tam aizsūtījām tās tabuliņas, parādījām viņam precizitāti, jā, viņi pamanīja, ka arī varbūt tā dārgākā iekārta nevienmēr var aprēķināt, jā, un, kā lai saka, tas China fix saucamais, nevienmēr viņi uzticās, jā, viņam. Tam ir sava kaut kāda, kā saka, katram savs, jā, mēs nemēģinām kaut kādu tur veidā pastāstīt, ka, tūlīt Džeki Čarļi, davai, ņemiet. Jā, protams. Tas nav par to. Iet runa vairāk par to, ka laiks iet, jā, un laiks attīstās, arī GNSS sistēmas attīstās, jā, un prasības arī klientam tagad parādās vairāk un vairāk, jā, jo citi tur pretenzijas sniedz, ka viņš tur redz mežā uzmērījis, jā, viņam tur aizpildēja punkts kaut kur. Piekritu. Jā, viss ir iespējams, jā. Es nezinu, viņš tev zvana, pieņemsim, jā, un saka, klausies, tur man aizgāja kaut ko 30-40 ceņi. Tu tāds, kur tu biji? Mežā biji. Bet tas ir apkārtēji vidē ir atkarīgi tā, laika periods, jā, satelīti pārējais, tur ir daudz sastāvdaļas, jā, kas notiek ar to pašu, to korstu tīklu, jā, stāvoklis, kāds viņš ir tur, jā. Jautājums arī par to, kur tu tur iebāzi, tur zem kuras eglas pieņemsim, kur tu gribi mērīt arī pagrabā. Pagrabā to var mērīt ar citu iekārtu, jā, tad izvēlies lūdzu sev piemēroto instrumentu. Tas, ka GNSS var rezultātā kļūdīties, neviens jau to neapstrīd. Mēs runājam par to, ka tu kā mērnieks, jā, tu paņem, es biju redzējis arī tos, tos sportistus mērniekus, jā, kas saņem fiksu atklātā laukā. Jā, tā daudz dzirdēts, jā. Un skrien pilnā hodā, kamera fiks turās, jā. Uzmēr to savu kupicu vai vienalga ko tur. Skrien atpakaļ, lai fiksu atkal dabūtu. Lai pēc tam valstzemes dienestam sniegt atskaitu un darba devējiem parādīt savam, ka viņam viss sanāca. Pēc tam, kad nāk citi mērnieki, varbūt izmantojuši nevis GNSS iekārtas, bet tahimetrus, jā.
Un tad viņam parādās nobīde 8, 9 metri. Jā, tur es par centimetriem vairs nerunāju. Tā ir mana pieredze, ko es biju redzējis pats, kad biju mērījis vairāk mērniecības darbus. Jā, es redzēju tos skrējus. Jā. Un tad, kad es pieprasu to atskaitu no Valsts zemes dienesta par mērījumiem, es arī redzu, ka viņi tur ir ar rociņām, pirkstiņiem mainīja rezultātu. Pierakstīts, klāsts, pielabots. Jā, viss sakrīt. Nu, kā tas ir? Jā? Un pēc tam mēs runājam par to, kāpēc mērniekam citreiz neuzticās. Tikai dēļ tiem sportistiem. Viņam iedos 50 objektu, viņš brauc uz objektu mērīt, viņam tur nedēļa komandējums, 2 nedēļas komandējums. Viņam jau aknās sēž tā mērīšana pēc tam. Viņš grib mājās. Aliņu iedzert arī galu galā. Tieši tā. Tas ir tā. Kļūda, jā, bet... Cik tādi bija un cik tādi vēl būs, es nezinu, tur mazāk. Jā, jo ar tām jaunām tehnoloģijām tomēr varbūt samazināsies tas skaits ar tiem sportistiem. Jā, būs godīgi mērnieki, es ceru, jā, un turpmāk, bet arī atkarīgs no cilvēka. No cilvēka, jā. Tu nevari neko izdarīt citreiz, jā, tur, diemžēl tā tas ir, atkal mēs atgriežamies pie cilvēka faktora, jā. Un ja iepriekšējā podkastā mēs runājam, ka iekārtām viss ir kārtībā, viņi tev rāda metru, tad tur būs 2 metri, 3 metri. Nebūs labāk, tur nebūs centimetrs. Jā, tur Chinese fiks vai kāds cits fiks, jā, vienalga. Bet tehnoloģijas paliek tehnoloģijas, attīstās. Mērīšanu, par to mērīšanu ar to GNSS, jā, īstenībā, kāpēc Latvijas valsts meži, pieņemsim, tagad mērot arī savus īpašumus, jā, viņi aizliedz to mērīt ar GNSS. Tas ir vienkārši neusticās mērījumiem, jo ir saskārušies noteikti ar kļūdainiem mērījumiem no mērnieku puses. Jā. Tāpēc arī vairs neusticās noteikti. Jā, viņi vienkārši pieņem lēmumu, kad izmantos tikai vai tahometru vai kādu citu veidu metodu, kā samērīt. Un, jā, ņemot vērā, ka viņi atteicās no tā visa, un tur ir likumsakarīgi tas viss, jā, jo atkal, ja mēs runājam par sportistiem, jā, un pārējiem, mežā taču var uzlikt arī uz pēcapstrādi, 15 minūtes pietiek. Var jā, uzlikt mierīgi, jā. Jā, tu šodien saki, kad domā, pieņemsim šitām iekārtām var uzlikt uz pēcapstrādi? Ne, es pieņemu, ka ne visām, bet, gan jau, ka var. Pārsvarā visām? Pārsvarā visām, jā. Bet, atceries, tev jāsamaksā par to. Jā, bet vai ir samaksās? Ja tu neesi samaksājis par pēcapstrādi, pieņemsim, viņš tev Rinix failus taisa, tad tev jābrauc pie tā, kas tev pārdeva to visu, jāprasa rēķins, samaksā tur pusotrīt, man liekas, jā. Un tev ir PPK base risinājums, jo man arī bija tāds saskarsme, jā, es biju nopircis iekārtu, staigāju, visu, man vajag pēcapstrādi. Man rakstīts RTK un tā kā izmantot viņu singlā, jā, tur pēcapstrādi. Es spiežu virsū, un viņš saka, activate license. Es zvanu, labdien, cik maksā? Oi, zini, tavai iekārtai tas maksās 1,5 sākot no. Un es tāds, pusotru štuku eiro. Un tu tāds. Bet tev vajag. Man vajag. Un kā domāju, es ko daru? Neko, ņemu tahīti. Ņemu mačeti un eju cauri tam mežam. Un tad es aprēķinu savu darba laiku pret to naudu uz to objektu. Un es saprotu, ja es tagad samaksāšu pēc tam, ko es darīšu, man vajag nopelnīt to naudu. Jā, neesmu gatavs tagad. Un tad es samaksāju to naudu, un tad es izmantoju to lūdzu. Bet nākošais, lai pēc tam to visu izmantot, man taču vajag pēcapstrādes programmatūra. Jā, arī programmatūra. Bet vai ir? Vēl man maksā. nav. Vēl maksā. Cik maksā programmatūra? Bija jau 5. Nē, vairāk viņi bija. Jā, jo tā pēcapstrāde tur vairāk risināt. Saprot, tu tāds tajā visā industrijā, jā, tu nopērci to iekārtu, tagad sāksim, jā, tur pa kaut kādiem 11 štukām, jā, un tad tu nopērci to programmatūru uz tādu pašu paku, bet tad tu esi ekipēts, jā, tev viss ir. Jā, protams, var vienmēr nosūtīt, atrast, kam ir tā programmatūra, samaksāt kaut kādi tur, kā es atceros, laikam 1 punkts uz pēcapstrādi maksāja 150 lati, jā, un tad, tas ir latos, cik es atceros pēc atmiņas, ja kaut ko nepareizi, tad gan jau kāds pielabos, ja kāds skatīsies pēc tam un komentāros var ierakstīt. Bet kopumā tā tas ir, jā, tu vienkārši
iegūst vienu iekārtu, jā, ne ar visiem pavadoņiem, jā, ne ar visām sistēmām, frekvencēm, ne ar visām funkcionalitātēm, kas šodien ir. Plus tev jāsamaksā papildus. Jā. Un tas, protams, rada lielus izdevumus. Jā. Nu, tad tu palielini savu pakalpojumu cenu. Jā. Risinājums. Bet cik tad tu palielinās? Jā, tad atnāks čalis, kas nopirks to pašu ķīnieti, jā, kam viss ir iekšā, kam ir aktivizēts arī slīpuma sensors, viņam ir aktivizēts, redz, labi, toreiz tie slīpuma sensori bija magnetiski. Jā, viņi bija... Tagad ir viss bez rover, tu vari mierīgi nopirkt visu strādāt tai pašā no vietējiem punktiem, radiofrekvenci, GSM. Šodien tā situācija, protams, ir tik labvēlīga, jā, ka tu vari izmantot GNSS iekārtu, jā, neskatoties uz to, ka tev ir jātransformē koordināts. Jā, uzliec bāzi, rover risinājums tev ir. Jā, bet tā laikā tas bija vienkārši vaiprāts. Saprot, jā, un tad uztaisīja to pēcapstrādi, samaksāja to naudu, jā, un beigās tad tu saproti, ka tu no tā neko neesi nopelnījis. Jā. A tev ir tahimetrs, jā, un tev ir kolēģis. Paņemā kolēģi vienkārši un iztaigā to visu stigas, jā, izlīdzina rezultātu, beigās dabū rezultātu atkal. Jā, pēc izlīdzināšanas. Un atkal iekšā mežā un atkal mērā tahīti. GNSS nav iespējams. Jā, es gribu teikt to, ka tādā laikā GNSS bija vairāk tā kā palīgs kaut kādā, tiem tiešām gājieniem kaut kādiem izlīdzināt, jā, un vispārējo mērīt ar viņu ikdienā, tur pašos slimtos apstākļos nebija iespējams. Nebija iespējams vispār necīgi. Jā, virzienu atrast, iziet no meža ārā. Es vienreiz biju izmantojis arī GNSS, lai atrastu, kuru atrodas mašīna, jo man vajadzēja pa mežu staigāt, un beidzās diena, un sākās nakts. Un tu esi 3 km no mašīnas, tu pat nezini virzienu, kur tev iet, jo viss beidzās tev, jā. Un tad, paldies Dievam, toreiz, ka atšuhnījos, es taču piemērīju mašīnas vietu speciāli, kā zinādams, ka tūlīt būs jāiet kilometrus. Un es izgāju ārā, jā, par purviem un gāju pa tādiem brikšņiem ziemā vēl ārprāts vienkārši. Labi, ka vēl vilki nebija un lāči toreiz. Vai tagad gribētu tā darīt? Jautājums aktuāls. Aktuāls jautājums, vai es to gribētu darīt? Varbūt gribētu, bet šodien diez vai ar to, kas man bija toreiz, jā. Tomēr attīstījās tas viss, jā, un tad tu redzi, pieņemsim tos pašus džekus, kas piedāvā to pakalpojumu cenu citādāk, un tu saki klientam, klausies, man tas ir roku darbs, es meistars, es ražoju, es eju kājām ar to tahimetru mežā, man būs precizitāte 2 centimetri. Nebūs tev 2 centimetri mežā, nomierinies, nekad dzīvē. Tas ir mežs. Tev 3 km gājiens, viņš tur aizpaldēs jebkurā gadījumā. Protams. Jā, es biju redzējis, kā cilvēki arī mērā to tahimetru blakus īpašumu iziet ārā, un pēc tam līdzina, un rezultātu nevar izlīdzināt. Zvana prasa, ko darīt, es saku, pa jaunu. Jo redz, viņa kolēģis, kas bija students, kas nezināja, instruments izgāja no līmeņa, viņš pielamiņoja atpakaļ, un mērniekam to nepateica. Tur jau viss reiz. Viss, leņķis cits, un viņi blakus īpašumā izgāja ārā. Jā, tā ka tur arī ir tas nianses par to lietošanu, arī par tahīšiem, kaut kādā parunāsim, būs laiks. Tas nav tik vienkārši. Nav tik vienkārši, bet tur ir ļoti precīzi savukārt. Jā. Tur ir cita āršana. Ir savi tā kā... Protams, ja tu precīzi visu izdari. Nosacījums. Jā. Nosacījums, jāmāk strādāt. Tā kā ar tām iekārtām arī varēja sasniegt rezultātu un arī vairāk... Šīm arī jāmāk strādāt. Jā, bet vairāki būvobjekti, kas šodien ir, ko mēs braucam arī, kur mēs ejam, kur mēs skatāmies, ir izstrādāti pateicoties šitiem iekārtām. Jā, tā kā, kā lai saka, pensionāri viņi jau ir. Jā. Bet viņi vēl dzīvi. Viņi vēl gūstās. Viņi vēl dzīvi. Daži labs pat var arī parādīt labu rezultātu. Jā, var, jā. Ja pieņemsim, vajag tev kaut ko, tad tu to var izlīdzināt. Jā. Bet tādā ziņā, ka uzticība pazuda dēļ dažiem sportistiem un nemākuliem, jā, un tāpēc arī rīko laikam tos kursus. Jā, kursos pasniedz, bet atkal kursos mēs paši tur piedalāmies, jā, paši citreiz rīkojam. Mēs redzam, dod viņu, nedod cilvēkam, klausās, neklausās. Jā, viņam neinteresē. Punkti vajadzīgi, samaksā 30-50 eiro, dabu punktu, viņus atdod certifikācijas centram, visas var strādāt tālāk. Man certifikāts ir dzīves. Strādāja, neko nemaina. Jā, bet tā tas ir. Citiem tā tas ir. Viņam pilnīgi bezjēdzīgi tur stāstīt. Bet ko darīt? Jāstāst ir. Jo vairāk, jo labāk. Vairāk pastāstīs, jā. Varbūt vairāk iegaumēs.
Jā, bet es arī teiktu, ka vajag stāstīt vairāk. Jā. Tad, es nezinu, tā atsaucība varbūt no mēneša puses. Nezinu, man liekas, tik ļoti daudz nenāk klausīties. Nezinu, vai man Diemžēl. tā vienkārši liekas personīgi, bet man šķiet, ka varētu vairāk, bet es saprotu noteikti, kad ir baigā slodze, daudz darbu, bet es nezinu, man šķiet, ka var atrast kaut kādu brīdi. Bet vieglāk nosēdēt pie ekrāna. Tad, kad Jā. tu zīmē kamerālo darbu, jā, Kaut ko var ļoti izdomāt, atsaucīgi ir tie, kas ir ļoti daudz uz tiem attālinātiem kursiem. Jā. Nu, viņš atnāk uz ofisu, tagad -20. Jā. Nu, viņš ies špagot ar GNSS iekārtoju tahīt, vienalga mērīt, vai viņš pasēdēs to stunduņu 2-3 pie datora paralēli vienkārši ieslēgs savu videokameru vai izslēgs videokameru. Jā. Viņš tur ir un viņš strādā. Viņš klausās tevi vai neklausās? Nu, nē. Nu, es esmu pārliecināts, ka ne visi klausās. Jā, ne visiem ir kaut kādas problēmas. Viņam viss ir labi, darbiņi reģistrējās, naudiņa nāk. Pa ko man uztraukties? Jūsu kursi, tā kā iet jūs ar tiem kursiem, man labāk, agrāk nebija un es strādāju tikpat labi. Jā, Nu, tā tas ir. bet laika mainās. Laika mainā, nu, ir cilvēkam interesē, protams, kas grib tiešām uzzināt, kā uzlabot un gūt kvalitāti savu, jā, un tā tālāk. Bet arī kopumā mēs redzam ar tiem kursiem, nu, tā vērtība pamazām kaut kā grūti dabūt. Nu, cilvēki nāk tikai dēļ punktiem, jā, viņi nenāk zināšanas pēc. Nu, nenāk. Diemžēl, jā, tu vari stāstīt, tu vari vēl kaut ko darīt, bet nekas tur tāds nav. Nevar jau piespiest cilvēku. Nu, nevar. Neviens arī nespiež viņus, bet nu, citreiz gribās. Jā. Bet es domāju, ka kursi jārīko tiem, kas reāli taisa problēmas. Tā. Tā viņš ir. Tas pašs arī mēneša palīgs viss, kas tikko sākuši strādāt, viņiem būtu ļoti vērtīgi, man liekas, tie kursi. Jo, nu jā, universitātē, cik tu daudz vari iemācīties, tik vari, bet ne to, ko vajag. Tu universitātē, cik tev māca ar instrumentu strādāt? Nu, tur nedaudz, jā, cik tur 1-2 kursus kaut kāds. Galvenais viena iekārta uz 5 cilvēkiem. Jā. Nu, Jā, viss tālu apkārt, neviens nesaprot, kur spiest. Atrod to, kam ir pieredze, kas ir strādājis, un viņš visu izdara viņam darbu. Jā. Nu, cik tas ir godīgi? Un tad pēc tam tu vienkārši stāv pie tahometra un spied vienkārši mērīšanas pogu. Bez vizēšanas? Un tā vienkārši pasaka spied. Tas atkarīgs tālāk no galvenā mērnieka, ko viņam liek darīt. Bet jā. Jā. Tā situācija ir interesanta saistībā ar GNSS iekārtām. Protams, šobrīd ir bāzes stāciju izvietojums, ir svarīgs arī, lai viņi var strādāt. Protams, var risinājumu ar pēcapstrādi un paņemt tahīti, uztaisīt. Un veci instrumenti vēl paliek tā kā ierindā, nu viņam nevar dabūt ātri rezultātu. Jā. Jā. Bet rezultātu var dabūt. Nu var. Bet ne ātri. Bet ne ātri un uzreiz. Jā. Dzirdēts mūsdienās visiem vajag ātri. Jo es zinu, ka citi, kas ir pamainījuši savu instrumentus, pieņemsim uz jaunākas paudzes, nu, ir atsauksmes pozitīvas diezgan. Jā, saistībā ar to, ka darba pātrinājās, kvalitāte palielinājās, arī uzlabojās, un kopumā ir apmierināti ar jaunām iekārtām. Jā, kuras izvēlēties atkal brendu, katram savs. Protams. Nu, katram savs. Tu gribi, pieņemsim, vai negribi, pieņemsim tīnieti, tu vari dabūt tagad 5000 eiro robežās. Jā, kas uz galda brendi, tādu līdzvērtīgam tīnietim par to pašu funkcionalitāti, es domāju, ne zemāk par 12. Jā. Nevar uztaisīt viņu zemāk par 12. Jā, bet tādēļ, ja tu pērc, tad tu saproti, ko tu pērc vienkārši. Ja tu pērc par tiem 12, tu viņi arī grib, un tad viņi pērc un lieto. Ir pa 20, pa 27 arī, un vēl tālāk. Jā, var arī patīk ar pirkstu, pēc nē. 27. Ja cilvēks grib ko darīt. Nē, es neko nesaku. Jā. Es neko nesaku. Jā, protams, tad tu vari nopirkt 5 ķīniešu par to cenu. Bet tur būs tīnes fiks, atceries. Jā, tīnes fiks. Jā. Tur būs tīnes fiks un uzticības koeficients būs ļoti zems. Jā, bet atkal gribi, lai instruments pārvalda pa tevi,
ņem pērc. Jā, ja tu uzskati, ka tas rezultāts, kas ir, ko viņš dod, ir rezultāts, jā, un tu tikai skaties uz cipariem, un viņš tev apmierina, jā, un viss ir labi, nav problēmas, pērc, strādā, un tikai labi tev būs. Jā. Bet vecmāmiņai neinteresēs, jā, kam tu mērīs robežas, ar kādu instrumentu tu strādās. Jā, var arī strādāt ar šiem. Jā. Viņai galvenais. Rezultāts. Objektu. Tāds Iedod viņai plānu. Jā, es domāju, ka tāds kopskats par vēsturisko GNSS nedaudz atkal izbraucam no tēmas. Kā parasti. Jā. Esam sasnieguši. Savā veidā viss ir pa tēmu, viena tēma mums ir. Jā, tā viena tā tēma. Tā kā turpmāk turpināsim, es ceru, ka savus podkastus, jā, mēs gribam arī kādu pieaicināt, varbūt no malas, jā, bet es domāju, bišķiņ vēlāk, jā, parunāt reāli, sagatavosim kādus 5, 6, un tad sāksim apzvanīt un terorizēt. Kāds ir gatavs, var droši. Nē, kurš ir gatavs tagad, var zvanīt tagad. Jā, ja kādam gribās parunāt par kādu tematu, droši. Jā, mēs varam izrunāt tematu, laiks ir mums 40 minūtes, stundiņu vajag. Jā, 40. Mēs negribam vilkt viņus uz 2-3 stundām. Jā, tā kā 40 minūtes tāds podcasts, jā, tad mini šortiņš, jā, pastāstīt un izrunāt. Es domāju, pilnīgi pietiek, jo sagatavosim jautājumus arī jums un attiecīgi mēģināsiet atbildēt uz viņiem, ja sanāks, protams. Ja nepatīk kaut kāds, neko negriezīsim ārā. Visu liksim iekšā. Jā. Paldies, Edī, par sarunu. Paldies tev. Turpināsim. Iesākt to. Iesākt to. Ok, labi.